tur arī dušas. Čāviņas veiciet atļauj YouTube kanālā. Mūsu rīts ir labi iesācies ar labām skaņām, kā to var dzirdēt, ceru, ka jūs mūs dzirdat. Un jā, mēs esam tagad iesim mazgāt traukus, rokas plāst un iesim uz trasu skatīties, ko notiek šodien. Ko notiek, kas notiek? Tā, mēs esam gatavi doties, redz, kur vauč. Ir mūsu Fiček, Ferrari, Forza Ferrari. Mēs beidzot esam ceļā. Cik ilgi taisījāmies, kamēr 10 cilvēks atteicās. 3 stundas, man liekas. 7. Likās, mēs rīt būsim laicīgāk, jo rīt ir kvalifikācija, bet tagad mēs iesim pastīties, kas notiek fanu zonā un uz pirmo practice treniņbraucienu, vai ne? Un Šarls ir atpakaļ ierītā, kas ir pats labākais, jo man ir, kā jūs to redzat, 16-nieks, kas ir Šarls numurs. Var redzēt arī lielās fūras, kas vada visus formulu ekipējumus, visu, kas ir boksiem padakiem. Šodien te ir jau krietni vairāk cilvēku. Ja salīdzina ar vakardienu. Tas ir Latvijas karodziņš, vai ne? Jā! Šis ir reāli grūtāk nekā tam vajadzētu būt. Mēs kaut kādu pusstundu meklējam savus tribīnus. Apmēram. Mēs esam pajautājuši kādiem, es nezinu, jau gandrīz 10 cilvēkiem, katrs tā kā rāda savu virzienu. Bet izskatās, ka esam vismaz uz pareizo pusi aizgājuši. Personīgi teikt, ka šis ir tādā īstā itāļu stilā, vai ne? Ar norādēm neaizraujami. Mēs it kā esam trases vidū, vai ne? Jā. Bet mums vajag kaut kur tikt zem trases uz mūsu tribīnēm. Bet norādes nav. Soon after. Nāsam mēs pareizi aizgājuši, bet mēs tikām līdz trasai, varam redzēt. Beidzot, mēs jau redzam vismaz savas tribīnes. Tikko mēs beidzot tikām. Ar sarkaniem karogiem mums ir noslēdzies pirmais treniņbrauciens. Atnācām arī līdz Ayrtona Sennas piemiņas vietai, jo šī ir tā sacīksta, jeb trase, kurā viņš gāja bojā. Trase tehniski ir tuvu, bet mūsu tribīna ir 40 minūtes, man liekas, jāiet. Vismaz, jā. Tu teici, cik jau mēs soļus esam savākuši? 30,000 soļi. Mēs esam arī atpakaļ pie kempinga, paēdīsim vakariņas, pusdienu vakariņas, un tad otru daļu ieskatīties otros treniņus. Mēs vienkārši atpūtīsimies šobrīd. Vakariņās mums te ir sarūpēts sataisīt makaroni, ak Dievs, noziegums, tagliatelle pasta ar boloņas un salātiņiem. Mums ir šajā ceļojumā trauku mazgāšanas monīte. Ir kas gatavo, ir kas mazgā trauks, visi darbiņi ir sadalīti. Kā bija? Jūs Porsche arī redzējāt kā praktis? Jā? Elcīt, kāda iespēja? Ļoti patika, redzēja Šarla, redzēja Luis? Jā, redzēju. Rūdi, tev patika? Jā? Rūdis pamodās ar pēdējo apli. Nav Krīgs, kāds sajūtas? Ļoti labi. Porsche? Jā, jāiet ir uz Poršiem. Uz Poršiem? Jā, Katīte, tu priecīga, jā. Visagresīvāk un visskaļāk. Jā? Ok, mums būs sacensības jāskatās. Beidzot, mēs jums parādīsim camper room tour. Vienīgais, mēs tur jau esam dzīvojuši 4 dienas, tā kā nekārtībā nepievēršam uzmanību. Un Elce, tu būtu mūsu gids, aiziet. Let's go. Tātad mums šeit ir pakāpiens. Tātad mēs iekāpjam iekšā mūsu camperī. Jā. Šeit mums ir galdiņš, te pārsvarā mēs ar Madaru sēžam. Jā. Te priekšā te sēž Dace. Te
pilnīgi viens krekliņš ar nolikts. Šoferīts Aigars. Jā, un krēsls, protams, var apgriezt otrādi, tad, kad brauc. Apgriezām, lai rātāk. Lai mēs varam te visi Te sēdēt. mums ir visādi plauktiņi, kur mums ir našķīši. Lietviena virtuves zona. Es parādīšu, mums ir vēl viena sēdvieta, lūk, šeit arī. Jā, to Eltis paliet garām. Šeit mums ir leduskapis. Tā, kur jātais vaļā, ir ļoti uzmanīgi. Jo kaut arī leduskapis ir diezgan liels, mēs esam paņēmuši paiku līdzi, nu, uz 2 nedēļām plus mīnus. Jā, mums ir arī saldāto, vai ne? Mums ir saldātavi, jā, tikai es nezinu, Redz, kur var attaisīt vaļā. Saldātavu. Jā, bet tiešām ir ļoti daudz skapīšu, tā kā tas ir baigi pozitīvi. Tā ir daudz atvilknes arī. Jā, tālāk mēs ejam uz guļamistabu. Jā, tieši tā. Guļamistaba numur 1, jo otru mēs parādīsim pēc tam, vai ne? Šeit mums ir dušas. Yes. Šeit mums ir gultas, kā var redzēt. Jā, viena un otra. Mēs iesim manas istabā. Te mums ir tolete. Šo mēs izmantojam tikai krīzes situācijās. Tieši tā. Nu, tas ir pa nakti pārsvarā. Jep. Un šeit mums ir manas istaba. Ļoti maziņa, mīlīga. Jā, bet viss, kas ir vajadzīgs. Jā, viss, kas ir vajadzīgs. Tā ir viss iespējamās mantas salikts un parāda mums guļamistabu numur 2, vai ne? Tātad otra gulta mums ir šeit, kur guļ Dace ar Aigaru. Man mamma un tēts. Jā. Kur var nolaist līdz šeienei, līdz ar to. Oh my god. Lūk, šādā te veidā, lai jums būtu ieskats, ja? Jā, līdz ar to tur ir jātups. Jā. Un tas arī viss. Un tas arī ir viss. Otrs kempers ir ļoti līdzīgs, līdz ar to es domāju, ka mēs netaisīsim, bet jā, te ir arī gāzes plītiņi, visu var uzlādēt. Jā. Thank you. Mēs izējām vakar apgaitā, paskatīsimies, kā citi ir iekārtojušies. Jā. Kas notiek? Kur ballīte, vai ne? Kur ballīte? Lai gan ne, šajā kempingā. Kur ir ballīte? Šajā kempingā ballīte var būt tikai līdz pusnaktī. Pēc tam gan brauc ar kvadricikliem un tā kā saka, tad no party vairāk. Tāpēc tur maksā fani no Nīderlandes tādi diezgan atraktīvi ir, lai neteikt vairāk. Var redzēt plus mīnus, kā izskatās. Tādā pakalnā sanāk. Teltis ir te lejā, un tad viņu aizvēršu jums parādīt, kur ir recepcija, bārs, arī toaletes dušas. Kāds ir uz sacīgs atbrauc arī ar savu fūri. Šajās teltīs var palikt pat 1000 eiro uz 4 naktīm. It kā skaitās tā kā glampings, bet nu, tā kā Decathlon teltis, vai ne? Ir Decathlon teltis, tāpēc, ka rekur ir Decathlon jā. Un pa 1000, iedomājies, bet nu labi. Gan jau, ka vairāk maksā par lokāciju, bet nu jā. Jūs varat redzēt, te mēs iebraucām iekšā, tur ir recepcija, tur ir bārs. Tiem, kuriem ir šīs luxury teltis, ir tur arī brokastis, bet tur var arī iet brokastis pirkt, tā kā jebkurš no mums. Tā kā mums ir kempers, tad mums brokastis pirkt atsevišķi. Un tad šeit ir toaletes un dušu vieta un izlietnes. Un kur mēs traukstam mazgāt. Smieklīgi tas, ka mēs dušā bijām, es nezinu, kaut kur ap 10 no rīta. Jā. Kamēr mazgājos, beidzās dušā spiediens un ūdens palika vienkārši lādus augsts, tā kā tik ātri iztērējās siltais ūdens. Spēlē spēles arī, tā kā tā atmosfēra ir riktīgi forša, ne? Tas arī ļoti forši, ka visi ir ļoti draudzīgi. Jā, es piekrītu, visi sveicinās, prasa, no kurienes mēs esam, par ko mēs fanojam. Jā. Un daudz zina, kur ir Latvija. Jā. Tur tālumā, kur spīd tās gaismiņas, tur ir Rimo, un tur ir trase, un te var redzēt no augšas visu kempinga mazo pilsētiņu. Tad, ja ir jautājums, kur ir makša fani, tad tā ir tā telts ar tām gaismiņām, jo, nu, man liekas, var dzirdēt visu. Un esam atpakaļ. Aiziet otrā diena, šodien kvalifikācija. Fit checks mums ir saskaņots viss zilajos toņos. Jā. Nezinu, mēs laikam Viljams šodien atbalstam. Bet nē, man, protams, ir mana Ferrari jaka arī uzlikta. Un cerams, ka tiksim kaut cik tuvu fanu skatuvei. Ceram. Nu, tas, protams, baigi lielās cerības neliek, ka es dabūšu parakstus tāpat tās kā Freda, bet nu, mēģinās nav zaudāts, vai ne? Mēģinās nav zaudāts. Atmosfēra tā ir vienkārši crazy. Welcome to this amazing
limonade. As you can see, you have a lot of support, guys. Ciao a tutti, come siete? Franco, because you're back on the grid this weekend, how excited are you with the opportunity? Hola a todos, buen día a todos los argentinos. Qué lindo ver a tantos argentinos por acá. We have prepared for you an activity called Stack a Cup. Okay, come on, guys, come on. Down, 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 and time. For how long had you been dreaming of wearing red? I've been dreaming since I was yay high. Wow. Watching Michael race in Ferrari was incredibly special. And I was always playing, when I was playing computer games, I was always driving in the Ferrari. So, but I really, really love this team. And Charlotte and I are working so hard to try and elevate this team. But your support means everything, so please don't give up supporting us. So. Can you describe the emotions, the feelings of taking a win for Ferrari in Italy? Yeah, you can speak in Italian. Monza ovviamente era qualcosa di molto speciale, la prima volta era incredibile, la seconda era incredibile anche. Forza Ferrari, eh? Keep pushing. Uz meitenēm kopā arī saturs ar manu jāku. Pedro. Tas bija šodien, tas bija šodien. Pozitīvi ir tas, ka trasē ir daudzās vietās arī ūdens punkti, jo šodien ir riktīgi cepiens, vai ne? Un visu laiku saka, tā kā keep hydrated, keep in shade, jo jā, te ir daudz cilvēku, pūļi, visām var būt. Mums ir mazā pusdienu pauzīte. Krosāni, vai ne? Jā. Auglīši. Auglīši gribējās bišķi piesaist, jo mēs jau uz kājām jau kāds 4 stundas gandrīz. Labu apetīti! Es neatrodu, cik es samaksāju. Man liekas, bija par ēdieniem. Īstenībā bija mazāk nekā par dzērieniem samaksāju. Lai arī cik dīvainiem būtu smags samaksājis. Es paņēmu šito auglīšus un tiramisu bija 18. Jā, es paņēmu tātad 2 krosāns manu Elīzē un pončiku. Man liekas, samaksāju kaut 13. Un par dzērieniem, kas bija viens alus, spraits un kola, bija 16. Jā, tā kā dzērieni tā ir dārgāk nekā ēdieni. Šī ir pa deserta versija, bet nu es to saukšu par itāļu berlīneru, tāpēc uztaisam teistes, jo man ir visur tagad jāuztais teistes, kur es tādu berlīneru, jo Berlīnē, ne Berlīnē, pilsētņā netālu no Hamburgas bija visgaršīgākais berlīneris, ko es atradās. Tur laikam ir vārītais krēms iekšā. Viņš ir bez citronēm. Matam labs. Garšīgs, ne? Garšīgs, jā. Anit? Jā. Tā bulciņa, kurā ir šitais pildījums iekšā. Nu, tas ir berlīners, jā. Jā. Un vēl te iekšā ir citronu piegarš. Nav droši sauli. Nav tāda trakna arī ļoti. Sākām uz F2 sprint sacīgs, vai ne? Šajā nedēļas nogalē ir gan F3, gan F2, gan arī Porsche Cup. Tā kā bīstam nedēļas nogalē piepildīt ar sacīgs tādu. Jā, kā riktīgi forši paveicās. It's happening! Kvalifikācijas sākšās. Pagājuši ir 5 minūtes. Man jau kādus uztaisīja sarkanās karos. Tagad sarkanie karos skatoties pa televizoru ir laiks. Tagad vēl ir jāsēž uz vietas un jāgaida būt šādi rītdienas. Sarkanais karogs jau numur 2, bet vismaz Ferrari ir tikuši Q2 jau 2. kārtā. Labi, Ferrari ir no visiem pārējiem braucējiem I'm not mad. Piastrīs pirmais. Ielāva 2. vietā laikam Verstapens, 3. Russels, Norris. Līdz šokar bakriņiem ir atbildīgi, ja? Jā. Sārkārt. Ok, Anita ir atbildīgā par sierplati. Kā vienmēr, jā. Un es esmu atbildīga par aparalu uztaisīšanu, vai ne? Yes. Katram savs darbiņš. Mums viss notiek. Aparalu ir uztaisīt, toliņ ēdīsim balansmērci ar pastu. Jeb pastu ar balansmērci otrādāk. Nē, nu ir...
Labrīt, 3. formulas sacīkšu dienā. Esam sataisījušās, mums ir viss sarkanās šodien, vai ne? Un mēs ejam uz sacensību trasi, jo mēs iesim tagad Porsche no sākuma skatīties. Jā. Iziesim cauri vēl fanu zonā, mums ir Latvijas karodziņi. Mēs ņemsim līdzi Ferrari karogu. Ņemsim? Ņemsim. Labi, ņemsim līdzi vēl. Nav visi gatavi? Jā. Gatavi. Par Ferrari šodien? Ferrari! Forza Ferrari! Cilvēku, protams, netrūkst un ir ļoti karsts, tā kā būs ļoti izaicinoši to garo kombinzonu. Vietiņās esam un mēs vēl skatīsimies. Foršs tieši tā, bija baigs braucēju parādari. Iesēžam nelielā pusdienu pauzītē, frīkas stolīši ar nagatiem bija 9 eiro. Uz tribīnā. Cita zona, kur pirms var bērniem, kur sēdziņu, saules, Let's go! Satīks. Arī to prognoz, kas vinnēs. Matus. Es saku Siasī. Piastri, okei, nu mēs vairāk Piastri nepanāks. Nu mēs par Ferrari. Mēs par Ferrari. Visam Ferrari. Forza! Kāds emocijas šitās vilni! Laik nēs ir jau 2 apziņas. Ja skatīties pa televizoru ir daudz vienkāršāk, jo trasē skatoties ļoti grūti saprast, kas kur noteikti cik, kurš ir tālu viens aiz otru, bet no emocijas tas visam jēga daudz spraigāk. Tāpēc 4. ir ļoti izveidīga. Viņa aiziet! Mums ir arī tā iespēja iziet uz trasi. Wow! Nu, emocijas, es teiktu, ir vienkārši vārdos neaprakstāms arī tagad. Ejot pa trasi, tas vispār neliekās kopā, neliekās reāli. Izskatās, ka šodien tiks iztērēta visa nauda. Nu, īstā itāļu stilam. Autobus kavējās pusstundu. Un Elcims uztaisīs kempinga tūri. Tur stāvam benzīntankā, jo mums otra kempera paķēra uz pārbaudu.